Bet šī grāmata izrādījās, ka šeit pusaudzība tikai atskaites punkts, lai dotos jau jauna vīrieša dzīvē. Šī grāmata ir gluži kā kino scenārijs, tā varētu teikt, jo viņa ir ļoti kinematogrāfiska. Šis ir darbs, kurā seksualitāte ir kā, par viņu tiek runāts ļoti brīvi un ar tādu rotaļīgumu, kas mums šajā nostūrī. Zin kā, varbūt pieaugušiem pašiem vajag mazliet iedraudzēties ar savu to iekšējo bērnu. Kartona kastes par grāmatu. Kartona kastes ir stāsts, kas aizsākas mazpilsētā, vasaras nometnē skolā, ģimenē, kur valda stingri un konservatīvi uzskati. Pāri visam pirmās ļoti intensīvās iemīlēšanās piedzīvojums, kas tērpts vienkāršos, bet ļoti spēcīgos vārdos. Kartona kastes ir godalgotas ar vairākām balvām un tulkotas angļu, afrikāņu, franču, slovēņu, vācu, zviedru un tagad arī latviešu valodā. Toms Lanois ir beļģu rakstnieks, dzejnieks, komentētājs, scenārists un dramaturgs. Viņš ir viens no visplašāk lasītajiem un godalgotākajiem mūsdienu flāmu autoriem. Mīļie lasītāji, mīļie grāmatu draugi un vēl topošie grāmatu draugi, esiet sveicināti izdevniecības Aminorī podkastā. Mani sauc Kristīna Spure, un mēs šodien turpināsim sarunu par beļģu autora Toma Lanois grāmatu Kartona kastes, ko latviski tulkojas Dens Dimiņš. Un šodien mans viesis, pirmais no viesiem šajā sarunā, ir cilvēks, kurš patiesībā ir autora vārdu brālis. Tas ir dzejnieks, žurnālists un TVNet kultūras redaktors Toms Treibergs. Sveiks, Tom! Sveika, Kristīna! Sveika, lasītāji! Pastāstīji, tu iepazīstoties ar kartona kastēm arī kaut kādā veidā biji lasītājs, ņemot vērā, ka tu arī apskati kultūras notikumus un arī grāmatas, kaut kādā veidā visticamāk ieslēdzās arī tāds kritiķis iekšā. Varbūt var pastāstīt par savām sajūtām un iespējām. Vispirms, tad, kad man piedāvāja iepazīties tieši ar šo grāmatu, man tas nosaukums asociējās vairāk ar tādu pusaudžu literatūru, kas ir tie pusauģi, kuri nedaudz vairāk tomēr vēl ir bērni. Bet šī grāmata izrādījās, ka šeit pusaudzība tikai atskaites punkts, lai dotos jau jauna vīrieša dzīvē un pieredzē. Un arī tas nosaukums man atgādināja tādu skandināvu literatūras paraugus, jo mums arī ļoti mīļa izdevniecība Liels un Mazs, kas ar to daudz nodarbojas. Izklausījās pēc viņu grāmatas nosaukuma Kartona kastes, bet tā īstenība izrādījās tāda sarežģītāka. Un kopumā man liekas, ka šī grāmata ir gluži kā kino scenārijs, tā varētu teikt, jo viņa ir ļoti kinematogrāfiska. Un šeit arī skatoties par pašu autora panākumiem, viņa ir vairākās valodās tulkota, un manuprāt, ka tas tā kino sajūta varētu būt tas noslēpums, kāpēc arī citu tautu izdevniecībām viņa ir bijusi simpātiska. Kā tev šķiet, kā būs ar latviešu lasītāju? Viņa aizies? Manuprāt, Aminorī jau veido savu pulciņu. Es diezgan droši tam ticu. Un tā kā arī šajā izdevniecībā ir liela vērība tieši kino, ar kino saistītai literatūrai, tie ir gan režisoru pašu darbi, gan arī izcilais pētnieks Žils Delēs, kas, man liekas, ir tāds iztiks minimums vispār kino teorijai un tā tālāk, tad tam pulciņam noteikti patiks, bet ja par tādu lasītāju, kurš nav vēl šajā lokā iesvaidīts,
Varētu būt pārbaudījumi, zināmi, jā. Es domāju, ka galvenokārt tādēļ, ka šis ir darbs, kurā seksualitāte ir kā par viņu tiek runāts ļoti brīvi un ar tādu rotaļīgumu, kas mums šajā nostūrī, labi, tas ir pārāk dramatiski. Bet es pilnīgi saprotu, ko tu saki. Mēs neesam nostūris, bet mums ir, mēs neesam diez cik rotaļīgi. Mēs neesam no tās kartona kastes vēl izkāpuši. Bet mēs ejam tajā virzienā, jo vakardien es pamanīju tieši kāda jauna veikala atvēršanas svētkus, kurš ir veltīts seksa tēmai. Un tur bija tāds piepūšamais cilvēciņš, kurš aicināja visus doties iekšā. Tā kā kaut kādi soļi tajā virzienā ir. Bet jā, tas nenozīmē, ka kādam iespējams šī tēma un arī homoseksuāla cilvēka jūtu pasaule, kādam tā būs siena, kurai viņš netiks pāri. Tas ir ļoti iespējams. Jā, es tieši domāju par to, kas ir kaut kāds tāds tipiskais veids, kā tu esi pamanījis, kā tev apkārtēji un sabiedrība ieliek sevi kastēs. Vai tieši varbūt ir otrādi kaut kāds veids, kā mēs cenšamies no tās kastes izkļūt? Tā. Kastes. Par sabiedrību kopumā man ik pa brīdim galvā ir tas putniņš no veco laiku pulksteņiem, kurš ir tā dzeguzīte, kas pilnās stundās lien laukā. Un šis putniņš man atgādina, ka varbūt kādreiz nākotnē man vajadzētu pievērsties sociālā antropoloģijai, kā izglītības novirzienam, jo manā darbā ar sabiedrību un to, kā viņu saprast, ir ļoti daudz jāstrādā. Un, ja tu man jautā par tām kastēm, tas ir atkarīgs no tās lēcas, kuru mēs izmantojam sabiedrību pētot. Un, es domāju, mums visiem labā atmiņā ir notikumi Doma laukumā, kurā šī protesta akcija par Stambulas konvencijas mēģinājumiem, respektīvi par politiķu mēģinājumiem atteikties no dalības šajā starptautiskajā konvencijā. Savā ziņā tās bija tādas milzu kastes. Viena ir Jēkaba ielā, un otra bija Doma laukumā. Un kaut kādā veidā tā kaste, kas bija Doma laukumā, mēģināja Jēkaba Saeimas namā pavērt tādu stūrīti varbūt vaļā un kaut kā varbūt sanākam kopā. Tā būs varbūt draudzīgāk. Jā, tā sabiedrības saliedētība ir tāds vārdu savienojums, kas visu laiku kaut kur pūšas cauri, bet es neredzu nevienu, kā lai to labāk nosauc, tādu lāčplēsu vai laimdotu, vai arī viņu tādu bariņu, kas mums to varētu īstenot. Man šķiet, ka tā situācija Doma laukumā kaut kādā veidā parādīja, ka kaut kur tas lāčplēsis, spīdola un tas mītiskais, stiprais latvietis ir jāatrod katram pašam sevī. Un tas iespējams ir tas, kas ir 21. gadsimtā tagad jādara, nevis jāgaida uz citiem. Un es domāju, ka kaut kādā veidā šie stāsti no citām valstīm, citām kultūrām arī var palīdzēt sev ieraudzīt
kaut ko, kas ir jauna vērtība, ko mēs varam ieviest Latvijā un katrs sevī. Un man ļoti patīk, kā tu pats esi kādā sarunā teicis, ka zināt to, kas notiek pasaulē, ir pats minimums, kas mums ir jāizdara. Un šo var attiecināt tik daudzās situācijās patiesībā, un arī uz tulkoto literatūru. Kā tev, kā pašam, kā dzejniekam, kā kultūras žurnālistam šķiet, kāpēc ir svarīgi zināt par to, ko un kā raksta autori citviet pasaulē? Es nozagšu no tevis tavu izcilu atziņu, ka tiešām šie lāču plēši un laimdots ir mūsos katrā pašā. Un citu valstu autoru balsis ir tas virziens uz to saliedētību, jo atgriežoties pie tā neveiksmīgā pieteikuma par nostūri vai Latviju kā kaut kur nedaudz sāniņā. Piemēram, redzot mūsu grāmatu ilustrātoru panākumus pasaulē, tā ir tā vārtu atvēršana, un caur to es, kurš tā kā šiem saviem gan draugiem, gan paziņām sekoju līdzi, lai arī mēs kopā nestrādājam, bet mēs tik un tā kaut kādā ziņā esam uz vienas lapas un vienā virzienā. Un par literatūru es te atklāju vienu lielisku aplikāciju, kas saucās Lulu. Un tā ir igauņu izstrādāta lietotne, kurā tev nāk notifikācija katru dienu, un tev ir viens dzejols igauņu valodā. Oho! Un tā kā mūsu viedtāluruņi atļauj mums izmantot tulkošanu tā kā uzreiz, kas tev nav nekas jāpārkopē. Un šī, piemēram, šie mazie, teiksim, 4 vai 5 minūtes, kuras es veltu tam, lai izlasītu to darbu arī oriģinālā un tad viņu arī paskatītos tulkojumā, tā arī ir tāda tā kā nemitīga atgādināšana, ka mēs esam šeit, mēs esam kaut kur blakus, kaut arī te ir tie kaut kādi 400 kilometri starpā, bet tik un tā. Jā, man ļoti patīk šis, ko tu saki, cik arī svarīgi ir izzināt, kas mums tepat blakus notiek, jo kaut kādā veidā tādai mazai tautai nereti tādu iespēju atstāja tās lielās, kas ir kultūras un iespējams tāds postkoloniālisma mantojums, ka tie lielie jau labāk zina un pareizāk, bet man gribētos domāt, ka te var būt tāds stāsts par Davidu un Goliātu un patiesībā tādas mazas tautas mums ir tiešām daudz spēcīgu aizmetņu un jau tik liela bagāta vēsture ar literatūru, kur daudz kas varētu būt tādam nezinātājam piemirsies. Un tiešām tā vēsture ir ļoti, ļoti spēcīga. Un patiesībā, manuprāt, ir ļoti forši, ka tu arī esi atstājis savu nospiedumu tajā visā. Un turklāt arī kaut kādā veidā sasaistot to ar kartonu kastēm, jo šeit pieaugšanas stāsts un arī tavā dzejā ir pieaugšanas stāsts. Man gribas atsaukt atmiņā gan gaismas apstākļus, gan drudzī, kur tu esi par šo rakstījis. Varbūt var pastāstīt, kādai tev pašam pieaugšanas stāsts bija svarīgi, vai tas vienkārši bija tā organiski, vai tas iespējams ir tāds universāls fenomens? Es domāju, tas ir universāls fenomens, jo tie laiki, kad tie mani pirmie dzejoļu krājumi iznāca,
mēs vēl ar vienu bijām ļoti tālu no dzīves sociālo apstākļos, un grāmatas bija ļoti nozīmīga komunikācijas forma, un šī te maksimālā atklātība arī bija kaut kāda, es nezinu, vai to var nosaukt par trendu, bet tajā arī ir kaut kas eiforisks. Un, to varētu salīdzināt ar pirmo randiņu. Pirmais randiņš var būt pašam ar sevi tajā brīdī, tajā atklātībā. Varbūt. Bet, vai arī lasītāji pirmais randiņš ar tevi kā ar cilvēku. Jo autoriem konkrētās vecuma grupās ir šie iekšējie motīvi, kas viņus virza, un dzeja ar to savu elitāro statusu, ja tolaik, ja tu spēji ar viņu kaut ko panākt, tad top of the pops. Bet tagad, kad man jau ir 40, tad es redzu dzejai pavisam citu nozīmi, un viņa daudz vairāk ir par pasauli, kas ir mums apkārt, nevis par manām iekšējām cīņām starp Eros un Thanatos, jeb starp baudkāro un starp to, kas saistās ar mirstīgumu vai pārējo šo dzīves ritmu. Tev kā kultūras žurnālistam noteikti ir sanācis tik daudz sakot līdzi visiem notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē. Vai tev pašam ir kaut kādas iekšējās vadlīnijas, kā tu saproti, ka šajā brīdī grāmata jau ir notikums, nevis vienkārši grāmata? Redzi, te es uzreiz, man nāk prātā tā meitene, jaunā sieviete no austrumu zemēm, kura saņēma ļoti nozīmīgu cilvēktiesību balvu. Es nezinu, vai tur bija saistība ar Nobelu vai nē, bet es domāju, tu noteikti zini, viņa izdzīvoja, man liekas, viņa ir no islāma valsts, viņa izdzīvoja teroru no savas ģimenes, no ar ģimeni nesaistītiem vīriešiem, tur vēl bija politiskās. Viņa uzrakstīja grāmatu par to. Man liekas, ka varbūt viņa tiešām dabūja arī to Nobela prēmiju, bet labi. Bet es domāju, šie stāsti, kuros ir tās robežu situācijas, kurā tā dalīšanās ar savu pieredzi ir dzīvības un nāves jautājums, to ļoti labi var pamanīt, un par to ir jāstāst arī citiem. Tajā pašā laikā tu noteikti arī esi pamanījusi, ka šie upuru stāsti tiek arī tiražēti reklāmas nolūkos. Un tas patiesībā notiek ne tikai literatūrā, tas tiešām notiek arī ar dokumentālajām filmām īpaši var redzēt, kā ir tad, kad ir šie te skaļie notikumi, kur kāds mūzikā vai filmu industrijā zināms personāžs ir daudz ko slikti pastrādājis, un, protams, tas ir tāds koks ar diviem galiem, kurā brīdī tas patiesības stāsts ir par palīdzību un iespējams izglītošanu nākotnē, iestāties par savām tiesībām, kurā brīdī tiešām, kā tu saki, tas jau ir tāds mārketinga jautājums. Kas ir varbūt tas, kas šobrīd tev šķiet latviešu literatūrā tāds īpaši iepriecinošs? Bērnu un vecāku žūrija,
es gan vairs neesmu viens un vēl neesmu otrs, bet man ir tā kā portālā TVNet. Mēs šogad esam uzsākuši arī raidījumu ciklu par izglītību Latvijā ar nosaukumu Redzi tālāk. Tad visi šie izglītības jautājumi ir arī mana ikdiena tagad. Un tādēļ jebkura iniciatīva, kas mudina un arī notur bērnus un jauniešus pie grāmatas, tā ir labi, tas nav dzīvības un nāves jautājums, bet tas ir daudz svarīgāk nekā mēs varam iedomāties. Tā kā tas ir tas, kur mums ir, es domāju, pilnīgi krampjaini jāturās. Un arī šī te parakstītā simboliskā, bet tik un tā nozīmīgā memoranda ko sauc par Rīgas lasīšanas manifestu, kas tika parakstīts Nacionālajā bibliotēkā oktobra beigās, arī ir tāda, tā arī ir konvencija savā ziņā, tāda mūsu ienākšana Eiropas vērtībās, jo, protams, kā es teicu, tas ir simboliski, bet tas mums uzliek arī tādu pienākumu atbilst tam, ko mēs paši esam apņēmušies. Un, manuprāt, tā ir arī tāda ļoti forša sasaukšanās zīme. Ja, teiksim, tu esi citas tautas pārstāvis un kaut kur no cita nostūra, ja mēs atgriežamies pie nostūriem, raugies uz pretējo nostūru un skaties, reku tāda maza Latvija un paskaties, viņam ir šis lasīšanas manifests. Es jūtu, mums ir kaut kādas līdzības, un tā ir tiešām tāda draudzēšanās caur literatūru, caur kultūras zīmēm. Un man ļoti patīk arī tas, ka tu uzsvēri, cik svarīgi ir redzēt tālāk, sevišķi bērniem un jauniešiem. Un es gribu domāt, ka kartona kastes ir kaut kāds veids, kā redzēt tālāk, redzēt cauri tam kartonam un redzēt arī iekšā sevī. Es pat vēlētos, lai viņa būtu tāda grāmata, kur slēpj. Jo, protams, atklātība ģimenes locekļu vidū ir svēta lieta, bet man liekas, ka, teiksim, ja runa ir par literatūru, tad tas būtu tiešām fantastiski, ja viņi būtu kaut kur starp kaut ko. Aizliktajā plauktiņā. Jā, un uzreiz noliec nost un zaļo zemi vietā. Jo par to rotaļīgumu mēs runājam, bet arī īstenībā runājot par grāmatām, es ļoti vēlētos, ka atgrieztos šī tas grāmatas sevišķums, ka tu, piemēram, 2 nedēļas gaidi, līdz kāds izlasīs un tev viņu iedos. Es esmu dzirdējis, ka dažās bibliotekās tā ir liela gaidīšana rindā uz grāmatām. Man tas liekas tiešām fantastiski. Tas man atgādina, tas mazliet kā man bija bērnībā, kad iznāca Harry Potter grāmatas latviešu valodas tulkojumā, un es biju fanu klubā pat iestājusies un gaidīju, ka tad būs pirmās grāmatas, un tad vienkārši nevarēju sagaidīt. Tā kā kaut kādā veidā mēs varam beigt gaidīt, bet varam ķerties klāt kartona kastēm un varbūt tiešām mazliet ažiotāžas un mazliet tāda aizliegtā augļa sajūtas šeit pat ir noderīgi. Paldies tev par sarunu, Tom, un es domāju, ka mēs turpināsim vēl par kartona kastēm parunāt pēc mirklīša. Un mēs turpinām sarunu par beļģu autoru Toma Lanois darbu Kartona kastes, ko no nīderlandiešu valodas tulkojas Dens Dimiņš. Un interesanti ir padomāt, kādēļ darbam ir jāatrodas ne tikai grāmatplauktos Aminorī telpā, bet arī mājās un iespējams arī bibliotekās. Un par to es šodien runāšu ar grāmatu apskatnieci, raidieraksta Piedzīvot lapus veidotāju un Ogres centrālās bibliotēkas informācijas speciālisti Aiju Bremšmiti. Sveika!
Latvijai. Prieks tev redzēt. Sveika, Kristīna, man arī prieks te būt. Paldies, ka uzaicinājāt. Vienmēr prieks ar tevi satikties un aprunāties par grāmatām, jo es zinu, ka tev ir katru reizi tāds svaigs skats ne tikai uz konkrētu grāmatu, bet vispār par lasīšanas paradumiem kopumā. Un es domāju, bet sāksim ar kartonu kastēm. Pastāst par saviem iespējiem, kas ir tas, kas tev palicis prātā. Jā, man sanāca šo grāmatu lasīt ceļā. Es biju vai nu ceļā, autobusā vai atpakaļceļā, mājās, kaut kur vilcienā. Un tad sanāca tādus mazus gabaliņus palasīt, bet, protams, bija brīži, kad es ļoti iekritu tajā tekstā, un man likās, ļaujiet man pabraukt vēl, jo es gribu izlasīt līdz galam, vismaz līdz rindkopas beigām, un saprast, kā jūtas šis te varonis, kas nav nosaukts vārdā grāmatā, bet mēs varam, protams, domāt, ka tas ir tāds autobiogrāfisks darbs par paša piedzīvoto un izjusto tādā jaunībā. Jaunības pilnbriedā. Jā, vai tu jūti arī to kartona kastu tēmu? Tā man ļoti patika tā tēma. Un tas ir tas, pie kā es visvairāk arī aizķēros šajā grāmatā, pie tās domas, ka mums katram ir tās kartona kastes, kas mums glabājas tīri fiziski, varbūt mammas vecāku mājās. Kuras vienmēr arī saka, atbrauc izkrāmēt, paskaties, kas tev tur sakrājies no bērnības. un tad pat vairs negribas tās kartona kastes cilāt, jo tas ir aizvērts, tas ir izdarīts. Man bija kartona kaste ar papīra lellēm. Es atceros bērnībā, es to kasti vēru un es spēlējos ar šīm lellēm. Un tad pieaugot, es to kasti vairs tikai atvēru un tās lelles aptaustīju. Un tad es tikai paskatījos uz to kasti, un tagad es vairs nezinu, kur tā kaste ir. Man nav ne jausmas, vai mamma vēl to ir kaut kur saglabājusi, vai tā kaste kaut kur atrodas. Un šī grāmata man lika domāt par to, ka mums katram ir kaut kādas tādas, kaut kāds iekšējs asis, ap kurām mēs griežamies. Un tās asis var būt vairākas, tās kartona kastes var būt vairākas, kā tas bija arī šajā grāmatā. Un tad mēs ap tām tā kā rotējam, un mēs pieskaramies tai kastei, tai asī, saugam ar to, tā mūs veido. Un kādā brīdī tas varbūt arī pazūd, un kaut kā tas zaudē savu aktualitāti, un tas ir daļa no mums. Bet mēs to esam pieņēmuši, varbūt mazliet nolikuši citā plauktā, un mēs turpinām griezties ar citām asīm. Un ļoti daudz, par ko domāju šīs grāmatas kontekstā, man ļoti tieši tas kartona kastu, šī metafora man ļoti patika. Jā. Ļoti daudz grāmatā ir arī par seksualitāti, par pieaugšanu, LGBT tēmu. Un man ļoti patīk, piemēram, kā tu esi rakstījusi par tādām tēmām, par kurām varbūt nerunā grāmatās. Te ir tāds foršs raksts par lielo N, jeb grāmatām, kas var palīdzēt ar bērniem sarunāties par nāvi. Ja tev būtu kartona kastes jāieliek kaut kādā šāda veida rakstā, par kādām tēmām šī grāmata var palīdzēt runāt? Protams, par seksualitāti, jā, par sevis pieņemšanu, saprašanu. Lielais N, jā, bija tāds raksts, un es pat uzrakstīju maģistra darbu Liepājas studijās, kurās šobrīd arī cīnies par nāves tēmu bērnu literatūrā. Un latvieši ir ārkārtīgi konservatīva sabiedrība, mums ir traki daudz baiļu, un man šķiet, mēs dzīvojam tādā pasaulē. Es zinu to pasaku par sievu, kas ieraudzīja cirvi virs pagrabā vai šķūnīšu durvīm, un viņi jau sēž mājās un raud, un vīrs prasa, kāpēc tu raudi, un viņa stāsta, ka viņa ieraudzīja cirvi un izdomāja, ka tas cirvis nokritīs uz tā vīru un nostīs viņu vienā dienā. Un man šķiet, mēs dzīvojam šādās bailēs konstanti. Un nāve ir tas, no kā mēs baidāmies grāmatās, īpaši bērnu literatūrā. Nedodies ar bērniem tagad sastapties ar šo tēmu, bērni sāks uzdot jautājumus, bet nekas nepārspēj seksualitāti. Tā ir milzīga tabū tēma literatūrā mūsu latviešu sabiedrībā, un tās ir nenormāls bailes, ka tiks atvērts kaut kas, kam patiesībā ļoti daudz cilvēku vispār nav gatavi lasīt par šādām tēmām, runāt ar
bērniem, pusauģiem par tādām tēmām nav gatavi. Un brīnišķīgi, ka ir tāda grāmata. Un es ceru, ka būs vētra, varbūt arī nebūs. Tas ir ļoti interesanti vērot, kā cilvēki reaģē uz šādiem tekstiem. Bet interesantākais ir tas, ka konservatīvākā sabiedrības daļā šīs grāmatas izlasa ar ārkārtīgi nesaprotamu milzīgu laika nobīdi. Ja vispār izlasa. Un tad ir tā neparasti redzēt, pagaidiet, šī grāmata iznāca pirms pusotra gada, par ko mēs tagad runājam. Mēs jau sen esam pāri un citi jautājumi ir aktuāli. Un kāpēc vispār 21. gadsimtā diskutēt par seksualitāti? Jo mēs visi esam seksuāls būtnes, un tas sākas bērnībā. Un šīs 10 lapas puses, šīs pirmās seksuālās pieredzes, kas ir šajā grāmatā, tādas ļoti intensīvas un atklātas, tā ir dzīve. Tā tas vienkārši ir. Man tas patika. Jā. Man šķiet, ka ir arī ļoti interesanti padomāt no tāda bibliotēku skatu punkta, tīri pieprasījuma ziņā. Jo te aizkadrā ar citiem sarunu viesiem runājām par to, ka jaunieši iet pie bibliotekāriem un uzdrīkstas uzprasīt, vai jums ir kāda grāmata par LGBT tēmu, kur divas meitenes, piemēram, mīl vienu otru. Vai tu arī savā bibliotekāras pieredzē un arī strādājot ar jauniešiem, ar bērniem, vai tu esi kaut ko tādu pieredzējis, ka ir pieprasījums? Es brīnos, ka ir tādi jaunieši, ka viņi tā drosmīgi var pieiet pie bibliotekāra. Es neesmu pieredzējusi, nē. Un mums Ogres centrālajā bibliotēkā ir jauniešu lasītava, atsevišķa telpa tikai pusauģiem, tikai jauniešiem. Un sākotnēji tur šajā telpā, bibliotēkas istabā, ja to tā var teikt, jo mums ir ļoti maiga bibliotēka. Piekrītu, jā. Dzīvojamā istabā, kur var paslēpties aiz aizkariem un palasīt kaut ko varbūt intīmāku. Sākotnēji tur bija arī bibliotekāras galds. Viņi sēdēja, vēroja, ko jaunieši dara. Jā, ļoti intīmi. un tad mēs sapratām, ka varbūt ļaujam tomēr tiem jauniešiem to brīvību un to sajūtu, ka viņi var justies paši savā vietā, savā telpā neatkarīgāki, un mēs to galdu ielikām dziļāk kabinetā aiz aiztaisītām durvīm. Un, ja jaunietim vajag palīdzību, viņš, protams, var nākt un prasīt. Šobrīd jau ir tā, ka kolēģi, kas tur strādā, viņa ir skaisti nomarķējusi visas grāmatas ar tādām speciālām uzlīmītēm uz grāmatu, muguriņas, kas parāda, ka vai grāmata ir par mīlestību, vai par karu, vai fantāziju. Līdz ar to jaunietis var justies pavisam neatkarīgs. Viņš var iet pats pie plaukta un skatīties šo marķējumu un izvēlēties, ko viņš grib tieši viņš lasīt. Pēc tam vēl pieiet pie aparāta un šo grāmatu noskanēt un vispār pat nepateikt labdien bibliotekārai, ja ir tāda vēlme. Tā kā ir tāda iespēja, bet, protams, var iet un runāties ar bibliotekāru un uzdot jautājumus. Bet man nav nācies šādas sarunas piedzīvot. Esmu daudz runājis ar vecākiem, kuri prasa manam bērnam lūdzu to un šo grāmatu, bet tikai ne tādu grāmatu. Un tad es domāju, bet kāpēc jūsu bērns nav atnācis līdzi uz bibliotēku, vai kāpēc viņš pats neizvēlas šo grāmatu? Ir bijuši gadījumi, kad atnāk mamma ar 7. klases skolēnu, kas ir garāks par viņu. Jau pāraudzis savu mammu, un viņa atnāk divatā, un tas puika pat teikumu nevar iesākt. Viņa atbild uz visiem jautājumiem viņa vietā, un es prasu, kas tevi interesē? Viņu nekas neinteresē. Sveiki. Tad ļoti tālu nekur nevar tikt tādā veidā, protams. Tad jau mamma izvēlās to grāmatu, un tas jau vairs nav par bērnu lasīt prieku, bet... Varbūt pieaugušiem pašiem vajag mazliet iedraudzēties ar savu to iekšējo bērnu un palasīt bērnu un jauniešu literatūru. Kas vispār ir tas, kas tevi piesaista šajā tēmā par literatūrā, kas domāta bērniem un jauniešiem pusauģiem? Tur droši vien
tas pārsteiguma mirklis, kad es izlasu grāmatā kaut ko, ko es pat neesmu paredzējis, ka tur tas būs, vai es izlasu grāmatu, kurā jau zināma tēma, sen kaut kur jau pārstāstīta, ir atklāta no cita skatu punkta. Un bērnu literatūrā tas burvīgais ir arī šī vizuālā puse, kur nāk klāt ilustrātors, mākslinieks ar savu redzējumu, un tur reizēm ir vienkārši brīnumainas lietas, kas notiek šajās grāmatās, kā šie abi mākslas veidi satiekas un veido kopēju vienu stāstu. Tāpēc es diezgan atklāti esmu iestājusies pret mākslīgo intelektu ilustrācijās, jo šobrīd, un es neticu, ka jau tas varētu notikt, mākslīgais intelekts nevar pārspēt dzīvu ilustrātoru un dzīvu ilustrāciju, jo tur tas burvīgais ir kļūdās, kuras mēs pieļaujam kā cilvēki un cenšamies tās izlabot un saprast varbūt citu veidu, kā to kļūdu izlabot, un tad rodas kaut kāds tik neparasts mākslas veids, kā kaut vai kur tā grāmata, šis ir mans seriāls Luīzes Pastoras un Rutas Martas Jansonas kopdarbs, kas ir tik citādāka grāmata, tieši ar to tā piesaista jauniešus. Viņi grib pašķirstīt to žurnālu, kas izrādās ir grāmata par viņiem pašiem. Tā kā jā, pārsteigums ir tas, ko es gaidu bērnu literatūrā, un ļoti, ļoti bieži to arī saņemu. Un tas ir interesanti, ka tādās grāmatās, kas varbūt runā par neierasto un runā atklāti, kā arī kartona kastēs ir par to pašu seksualitātes un LGBT tēmu, ka tur jau arī ir tas pārsteigums. Un kaut kādā veidā vecāki dažreiz baidās ļaut bērniem, jauniešiem ļauties tam pārsteigumam. Un te es laikam vēlos tev vaicāt, ņemot vērā, ka tu arī esi, es gribētu teikt, grāmatu un lasīšanas vēstnese, un daudz par to runā arī sociālajos mēdījos, kas ir varbūt tā pieeja, kā vecāki var runāt ar saviem bērniem par literatūru un mēģināt ļauties arī paši palaist mazliet to bērnu tādā brīvgaitā. Es uzticos viņam tajā, ko viņš lasa. Viss mans bloks, grāmatu bloks sākās ar vienu mērķi. Es gribēju runāt joprojām gribu runāt par bērnu jauniešu literatūru, tāpēc, lai pieaugušie mani sadzirdētu un viņi paši sāktu lasīt šo literatūru. Jo man šķiet, ja mēs gribam, lai mūsu bērni lasa, tad mums ir pašiem jālasa šīs grāmatas. Un nevis ar domu, lai viņus kontrolētu, bet tāpēc, lai mēs vienkārši zinātu, kas notiek šajās grāmatās, lai mēs paši atgrieztos pie sava iekšējā bērna un lai mēs prastu veidot sarunas par to, ko paši bērni lasa. Vecākos ir ļoti daudz baiļu. Mēs atkal atgriežamies pie baiļu tēmas, un man ir vesela nodarbība, ar kuru es braucu uz bibliotēkām un skolām vai jebkur, kur mani aicina, un es tiekos tieši ar pieaugušajiem. Un mākslinieks Tonijs Strots pēc mana lūguma ir uzzīmējis bērnu literatūras karti, kurā ir gan komiksu pilsēta, vecākiem šausmīgi bail no komiksiem. Es nezinu, kas tā ir par paranoju, jā, bet komiksu tas ir nedod Dievs komiks un šausmas bērns smējās grāmatā. Tikai ne smieklus. Kas mums ir ar laimes un smiekliem latviešiem? Man liekas, mēs baidāmies būt priecīgi. Jā, un tur ir komiks pilsēta šajā kartē, ir dzejas pļava, ir zināšanu kalni, un tad ir sirsniņu mežs. Un katra šī kartes daļa stāsta par kādu bērnu literatūras veidu, žanru, nogriezni. Un sirsniņu mežs ir stāsts par grāmatām, par smagām tēmām, par nāvi, par varbūt citādību, dažāda veida citādību. Un tad es ar vecākiem runāju par to, ka jūs, protams, varat palaist bērnu, ja mēs runājam par bērniem, nevis par pusauģiem, kas varbūt lasītu šo grāmatu kartona kastes. Jūs, protams, varat palaist bērnu vienu pašu šajā mežā,
Bet viņš var apmaldīties, un viņš var apēst to indīgo sēni. Tāpēc jums ir svarīgi izlasīt šīs grāmatas pirmiem un paredzēt varbūt tos jautājumus, ko bērni varētu uzdot par šīm ļoti sarežģītajām, jums šķietami sarežģītajām tēmām. Bet vienmēr jāatceras, ka bērniem var būt pilnīgi cita veida redzējums, un viņš tajā mežā var aiziet pa pilnīgi citu taciņu. Un man pašai ir pieredze, ja ar manu meitu viņa saka, ejam pastaigāties. Un mēs ejam mežā, mums pie mājas netālu ir mežs. Un viņa mani vēd, es eju viņai aiz muguras. Un es jūtu, ka man ir grūti viņai uzticēties mazliet. Es nezinu, vai viņa zina, kur viņa iet, bet viņa zināja, kur viņa iet. Viņa tur bija bijusi, viņa bija bijusi ar tēti, viņa bija izstaigājusi takas, un tad viņa man aizveda, kā viņa pati to nosauca par noslēpumaino savvaļu. Mēs piedzīvojām, izdzīvojām visu viņas stāstu, un ir svarīgi vecākiem iet šādās pastaigās, dzīvās pastaigās pa mežu, bet arī tādās literārās pastaigās kopā ar bērniem. Šajā literatūras un grāmatu mežā, savvaļā pašiem to piedzīvot un tad ļauties arī bērna vadītai lasīšanai un smieties kopā grāmatās, pateikt atklāti, klausies, šis ir tik bezsakarīgi, kas ir tajā grāmatā, un mēs kopā izsmējamies par to bezsakarību un tiem dīvainajiem jokiem komiksos. Bet komiks var būt arī nopietni, kā mēs zinām. Aminori arī pat iznācis brīnišķīgs komiks, kas ir pieaugušiem domāts. Tāds garš stāsts no manas puses. Iesim pastaigās, ne tikai mežā, savvaļā, bet arī grāmatās. Paldies tev, Aija, par šo pastaigu, un par kartonu kastēm mēs vēl turpināsim runāt arī nākamajā sērijā, bet šobrīd mēs sakām tā.